Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Latelekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ, šo rītiņ, šo burvīgo rītiņ, šo vienreizie rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakar. Es atrodos šajā brīdī Itālijā pie Piemontā. Un šodien raidījums ir kaut kas, kas ir sniega balts. Runa ir par rīsiem. Un viss raidījums būs tikai par akvarelo rīsiem. Un tagad es jūs gribu iepazināt ar akvarelo rīsa saimniekiem. Ciao Maria Piero. Ciao. Ciao, benvenuto. Latvijā tradīcija nāk ciemos ar ziediem. Rīsi? Jā, tie ir akvarelo rīsi. Yeah, thank you. So I have already introduced you. Es ar jums jau iepazīstināju. Paldies, ka piekritāt uzņemt mūs. Jums ir īpaši rīsi, un mēs tieši meklējam nevainojumus produktus. We are in search of perfection. Yeah. Jūs esat īstajā vietā. This is the first time in my life I have ever seen. Pirmo reizi esmu rīsu laukā. Bildēs esmu redzējis vietnamiešu stādām rīsus. Planting the rice in a hand and growing maybe this tall. Šeit ainava ir pavisam citādāka. Zināms, ka viens no galvenajiem rīsa audzēšanas elementiem ir ūdens. Of course, we know the main ingredient. One of the main ingredients for rice, it's water. A lot of water. Daudz ūdens. Pēc rīsu sēšanas ir jāplūdina visi lauki uz vismaz 4 mēnešiem. Šobrīd esam nolaiduši ūdeni, jo gatavojamies ražas novākšanai. 4 mēnešus rīsi ir ūdenī. Ūdens līmenis ir 15 centimetri. Un chicco produce tutto questo. Every grain, Šis ir izaudzis no viena grauda. counting how many? 20. 20. 200. Incredible. 2000. Because Yeah. each one, 200. each one is 100, right? Uh-huh. The West, you know? Qua in media sono 150, 100. 150. 150 and one 150. Vienā vārpā ir 100–150 graudu. No viena grauda 20 vārpas, tātad no viena grauda iegūstam aptuveni 2–3 tūkstošus graudu. Tātad no viena grauda varam pagatavot pusdienas. No, è incredibile. Pēc gada. This rice is specifically grown for risotto. Šie rīsi tiek audzēti speciāli risotto. Šie rīsi ir paredzēti tādām receptēm kā risotto, kurās rīsiem vajadzētu uzsūkt visas pārējās ēdienas sastāvdaļas un kurās rīsiem nebūtu vēlams salipt. A lot, the ingredients, and not to stick. And the flavor. And not to stick. So there are many different kinds. Risotto der arī cita veida rīsi, bet šie ir uzskatāmi par labākajiem. Top of the line. Yeah, it's The top. a variety. Šī rīsu šķirne pirms 20 gadiem bija gandrīz nezināma, taču šobrīd to uzskata par rīsu karali. Of rice variety. I understand that. It's carnaroli. Šķirne saucās karnaroli. Tas ir ļoti garš augs, 1,20 m vai pat 1,50 m. Pēc tā to var atpazīt. Very tall plant, 1 meter, 120, 1,50 m in the field, and it's the only variety that has. Un šai šķirnei vienīgajai ir šis kaut kas līdzīgs akotam. Like from a wasp. Yeah. The wasp's tail.
How long has the rice been? Cik sen šeit jau audzē rīsus? 500 gadu. It's 500 years ago. 500 Yeah. years. $500. Where we are standing. Yeah. And the farm is Saimniecībai ir 400 gadu. 100 years old. Yeah. And At the beginning of the rice in Italy. and from the beginning, since 40 years ago, Vēl pirms 40 gadiem visi, kas te strādāja, dzīvoja tepat uz vietas. all the people used to live here. We used to have 27 families. Mums bija 27 ģimenes, 200 govis, 50 zirgi. It was This a whole was- village, Whole village, whole yeah. community just. Yes. Visa saimniecības saime bija iesaistīta rīsu audzēšanā. Te bija baznīca, restorāns, kapsēta, skola, ko jūs vēlāk varēsiet Our apskatīt. house now, it was the osteria, the cemetery over there. Can you see it? Yes. So they had the church, the cemetery, the osteria, the school. Now we're gonna see it. Es jūs gribu aizvest uz šo te ēku, kas ir ļoti, ļoti vēsturiski, ir saistīts ar rīsa audzēšanu. Un starp citu, tā ir vienīgā vieta pasaulē, kas ir saglabājusies tā, kāda viņa bija. Dormitorio donne. Sieviešu kopmītnes. Šeit ir visi saglabājies, kā viņš bija pagājušā gadsimta vidū. Te tās drēbes ir palikušies tādas, kāds viņas atrod. Pašā galā tur tāda maza virtuvīte, te ir krusts, kur viņi te ir lūguši. Bet tu zini, es skatos uz tām bildēm. Viņas visi tā priecīgas un lepnas ir. Te viņi arī labi pelnīja. Viņi apmēram kāds 10 nedēļas līdz 10 nedēļām te dzīvoja. Bet iedomājieties, kā bija vasarā. 40 grādi, tā kā tropos, ūdens un odi daudz. Nebija viņiem viegla dzīve. Un mēs redzam arī pēc bildēm pilnīgi roku darbs. Muguras nolocītas, salocītas, bet viņas viss priecīgas ir. Šeit mēs redzam, viņi ir pierakstījuši tās nedēļas, ko viņi te ir nostrādājuši rīsa laukos, un tad pašās beigās viņi zina, cik viņi naudu saņems. Te pie Marijas un Piero ne tikai mēs rādījām, kā viņi te dzīvoja, bet arī kādiem darba rīkiem viņi strādāja. Un te ir darba rīki pār par 150 gadu veci. Kamēr vecāki strādāja, šeit bija vieta, kur bērni, jo visu ģimeni šeit bija, mācījās. Staigā te garām, un kas man pievilk, ir tā skaņa no tā tekošā ūdeņa. Un tas tekošais ūdeņš nāk šeit no Alpiem, tek te lejā, un te mēs varam redzēt te kanāli, kas saplūdina visus šos laukus. I understand 400 years ago the rice was planted by hand. But today Skaidrs, ka pirms 400 gadiem rīsus sēja ar rokām, bet mūsdienās tas notiek mehanizēti. Jā, mums ir traktori ar platiem riteņiem, kas negrimst augsnē. Braucot pa ūdeni, tie izsēja rīsu graudus 24 metru platumā. Splits the seeds from behind with the range of
24 meters. So you go like this, and then 24 like this, like this. Now this was planted when? Un kad šie rīsi tika iesēti aprīlī, un kad ir ražas laiks septembrī, oktobrī. What happens? Un kas notiek tālāk? Riso, rice. From the field, once we harvest the rice, Kad rīsi ir novākti, 2 dienas tos žāvējam. Tad mēs tos nogatavinām no pusotra gada līdz 7 gadiem. Es pareizi sapratu, jūs rīsus nogatavināt? Rice for up to 7 years. Jā, vismaz 7 gadus, varbūt arī 8 un 9 gadus nogatavināti rīsi. What? Neticami. Kas šajā laikā notiek ar rīsiem un ar ko nogatavināšana atšķiras no glabāšanas? Difference between just keeping rice for 7 years or aging it for 7 years. rice is aged exactly as it. Rīsi tiek nogatavināti ar visu apvalku, un nogatavināšanā būtiskākais ir laiks un pareiza temperatūra - zem 15 grādiem. Ja temperatūra ir augstāka, rīsus apdraud kaitēkļi. Otherwise, is attacked by insects. So you cannot just keep rice. To keep it. Tā nav vienkārša glabāšana. Rīsi ir jādzesē, un cik ilgi vien iespējams. So to age it means to refrigerate for as long as you can. That's like a good. Tas ir tāpat kā ar labu lielopa gaļu. Jā, un arī ar vīnu. Wine. Yes. Yeah. After the aging, when the aging is perfected. Pēc nogatavināšanas katrs rīsa grauds iziet cauri 20 apstrādes posmiem, un tikai tad mēs iegūstam gala produktu - akvarello rīsus. Iesim apskatīsimies nogatavināšanas tvertnes. Mēs esam tagad 11 metru augstumā, un te mēs varam redzēt tos gadus, kad viņi ir novākti, tie rīsi. Skatos, ka vecākie rīsi ir novākti 2003. gadā, 9 gadus vecināti. Vai tu pēc izskata vari atšķirt gadu un 9 gadus nogatavinātus rīsus? No, but it's a bit darker. Jo tie ir vecāki, jo tie ir tumšāki un labāk uzsūc ēdiena garšvielas un nesalīp. To absorb seasonings and not to stick, so to retain its starch. So this is the top of the line. Tad šie ir paši labākie. Jā. The amazing thing is this, that when you see it here, you would say. Jums varbūt šķiet, ka šie rīsi ir miruši, taču tā nav, tie ir dzīvi. Ja paņemsiet jebkuru graudu un ieliksiet ūdenī, pēc 5 dienām tas sāks dīgt. Tie pavisam noteikti ir dzīvi. That's why, if you get this and you sow it in water, in 5 days it develops a new plant. So it's completely alive. Latvietim uztaisīt risotto un pasniegt Itālim, tas man liekas visgrūtākā lieta, kas pasaulē ir iespējams. Marija un Piero man ir paprasījuši, uzlūguši, lai es sagatavotu viņiem vakariņas, izmantot viņus rīsus. Un es ceru, ka viņam varbūt kaut ko jaunu iemācīšu, ko viņi Itālijā nav gatavojuši. Un man ir tas laime izmantot 7-gadīgos akvarello rīsus. Jo ilgāk viņi nobrieduši, noturēti, jo vairāk viņš uzsūc to labumu, kas viņai iet klāt. Pirmo, ko es gatavošu, ir zušu krokets, un zutis esmu atvedis no Latgales, no Latvijas. Es domāju, viņi nekad to nebūs baudījuši. Un otro, kas ir ļoti tradicionāli viņiem Itālijā un mums arī Latvijā, ir baravikas un baraviku risotto. Bet dezertā es arī taisīšu risotto pēc saldo. Un es taisīšu viņu ar ogām un no viņa paša lasītajiem persikiem. Tā kā daudzās mājās Itālijā pie paša dārza aug ļoti daudz, kas ir vajadzīgs. Un voilà, šeit ir citrons, viņš ir bioloģisks citrons, un skatieties, viņš nespīd. Viņš nav vaskots, tad tavu mizu mēs varam droši lietot. Arī, kas man trūkst, laura lapas un piparmētra.
Un šī manā uzskatā ir tā kā savaļas piparmētra. Un laurlaps man ir rokā. Mēs turpinām gatavot. Te jau man buļļons ir jau iesāks. Es pielieku te laurlapas. No paša dārza vēl es ielieku tomātu un skat, kas te pa tomātiem ir. Gaļīgas. Ieliekam klāt tomātu. Tagad šeit man jau ir iesāks. Te man 7-gadīgi akvarela risotto rīsi, sviestā oliveļā iecepts. Un arī klāt pa bišķinā mēs liekam klāt to dārzeņu buļļonu. Un tā māksla no risotto taisīšanas ir bišķīt pasautē ar buļļonu, atkal pieliek klāt buļļonu. Nekad nepaļauj, lai viņš paliek pa slapju, ne pa sausu. So tikai ar mēru, teiksim, par mazu kausu, mēs visu laiku lejam tuč klāt. Ok. Un te man no Latgales ir zutis. Mēs sagriezam mazos gabaliņos. Mēs arī negribam putru taisīt. Un kā te ir tā pirmā risotto, ko mēs esam uztaisījuši. Te ir puravas, te ir sīpoli, sautēts, oliveļā ar šo te burvīgo dārzeņu buļļonu. Un tad, kad atcies, tad mēs luksim kādu zuti, samaisīsim kopā. Un priekš risotto, priekš dezerta, kas būs persika un ogu risotto, es likšu tagad sildīšu pienu ar vaniļas pāks pupiņām, ar citronu mizu un ar cukuru. Atsevišķi sviestā es cepšu 7-gadīgu akvarela risotto, kad tie rīsi sacepti, tādi paliek tādi pienaini, caurspīdīgi. Es likšu klāt pienu un rīsus kopā, un mēs sāksim viņus maisīt kopā, lai sasūcās tā vaniļas pākstas, pupiņas un citrons. Un taisn no dārza nomazgātu citronu mizu. Muskatriekstu, svaigu muskatriekstu rīvējam klāt. Te, kur tā skaistā piparmētra, es viņu sauc par savaļas piparmētru, un tā ogas man ir jāņogas, baltās un sarkanās, man ir kazenes, un man arī te ir zilenes. Un to liekam klāt, un mēs pāmarinēsim viņus ar cukuru, un labāk būtu apelsīnu sulu, bet es likšu bešiņu, lai paskāps ir, kā šo te pašu citronu sulu. Zušu un risotto kroketes mēs uztaisījām bumbiņas, tad apvilinājām miltos, olā un rīvmaizē, un beigās mēs cepam viņus oliveļā. Marija un Piero viesi jau gaida, un te pēc vairākām stundām, jo akvarelo rīsus nevar viņus sasteigt, mēs gatavojam pirmo ēdienu, kas ir zušu kroketes. Tad tā zušu kroketes pasniegs ar pašu zuti no Latgales, mārutku krēmu, ar mūsu dārzu citronu un smuki tā kā līkstiņā iesēdināti, ieguldināti uz laura lapām. Un nobeidzam ar pašu dārza pētersilu sakapātu. Voilà! I'm coming, we're coming. Hello, good evening. Good evening. Surprise. Thank you. I am now presenting you with smoked eel risotto.
7-year risotto, acquarello, with horseradish creme fraiche and lemon I just picked from the garden. Cheers. 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 Prieka. 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 Now I want to see your reaction. Let's see my reaction. E Rafano. In Italia is Rafano. Questo è Rafa. Horseradish. Bueno. Bueno. Buonissimo. Un tagad mēs pasniegsim Itālijas visslavenāko rīsu recepti risotto ar baravikām, ar gailenēm. Un atkal es gribu uzsvērt, jūs redzat, ka katrs grauds ir atsevišķi, viņi nav salikuši kopā, un tā ir vislabākā pazīme, ka tie ir vislabākie rīsi. Nobeigsim ar tuč oliveļu. Uzbirsim vēl parmezānu sieru un nobeigs ar sakapātu pētersilu. Un gaidīsim viņas reakciju. Jo es domāju, latvietiem uztaisīt risotto un pasniegt itālim, tas man liekas visgrūtākā lieta, kas pasaulē ir iespējams. Madame, the entrée is being served. Meraviglioso. We give you acquarello risotto with porcini, chanterelle, and le parmigiano. What did you? Man ļoti patīk, ka viņi beiguši runāt, viņi koncentrējas tagad uz ēšanu. Ļoti labi pazīst. Te ir kaut kas, ko es pirmoreiz mūžā esmu taisījis, jeb gatavojis, un tas ir akvarelo rīsu kā saldo ēdienu. Meraviglia. Because you have been so wonderful and kind to us, I'd also like to present you with a little gift from Latvia. Jūs bijāt tik jauki pret mums, tādēļ vēlos jums pasniegt nelielu dāvanu no Latvijas. Tev, Marija, melnie ikri un tev, Piero, sena recepte – Rīgas melnais balzāms. Recipe, maybe older than the house, 1752, Rīgas black balsam. Ja jūs esat tikai tagad pieslēgušies klāt manam raidījumam un domā, ko mēs te baudam, neuztraucieties. Skatieties Latelekom interaktīvīs televīzijas arhīvos, kas var būt labāks par šo, un viss tiks jums atkal atklāts. Kas ir marcipāna galvenā sastāvdaļa? Atbildes sūtiet līdz 13. oktobrim uz šo e-pastu adresi. Balva izloze notiks 20. oktobra raidījumā. Galvenā balva būs dāvana karte restorāna Vincentā divatā ar komplimentiem no American Express. Tad no Gensedigen dāvanu karte par 30 latu vērtībā un ziemā noderīgā sulas spieda ar komplimentiem no Stolar. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar.
Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.